Turpinot par politiķiem, mazliet jautrākā ziņā, organizācija Valodas policija nu pat ir laidusi klājā pētījumu par vislabāk un vissliktāk runājošiem premjerministriem mūsu valstī. Atzīts, ka labākie latviešu valodas pārzinātāji bijuši Ivars Godmanis, Valdis Dombrovskis un Einārs Repše. Zemākais baļļu skaits bijis Andrim Šķēlem un Intulim Emsim. Tīrākā valoda bijusi Dombrovskim un Guntaram Krastam. Eksperti sevišķi uzsver Dombrovska gramatiski pareizu valodas lietojumu. Šķēlem un Emsim netīk. Godmanis arī atzīts par labāko oratoru, un te nu jāpasmaida, jo bijušajam premjerministram ir raksturīgi runāt un runāt un runāt. Viņš bija viens no pirmajiem viesiem manā radioraidījumā savu laiku, uzdeva pirmo jautājumu, kad cilvēks beidz runāt, bija laiks reklāmas pauzei. Par oratoriju to visticamāk neuzskatīja. Taču kopumā ir labi, ka kāds pieskata politiķu valodu. Eksperti ziņo, pārāk bieži tie jauc jēdzienus ka un kad. Tas manā uzturē vienkārši slinkums. Bieži dzirdams jēdziens runa iet, tas ir rusicisms. Latviešu valodā runa ir. Liels meistars jocīgi izteicienu kontekstā bija kādreizējais satiksmes ministrs Ainārs Šlesers, kurš reiz kādā intervijā bilda, ka sievietēm citēju skaistums nāk no iekšā. Paldies Valodas policijai. Politiķi tomēr ir sabiedrības pārstāvji, viņiem der kārtīgāk pārdomāt par to, kas viņiem nāk no iekšām un konkrēti no smadzenēm un arī mutes. Un pēdīgi šovakar.